Tā es gribu nolasīt no Pāvila vēstule Efeziešiem 5. nodaļa no 22. panta. Tur ir stāsts par sievām un vīriem. Tātad, sievas, esiet paklausīgi saviem vīriem, kā tam kungam. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva. Būdams savas miesas pestītājs, bet kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī, caur vārdu, sev savu draudzi sagatavotams cienīgu, bez straipa, bez krunkas vai cita tam līdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas. Tā arī vīriem pienākas savu sievas mīlēt kā savu miesu. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu. Jo neviens nekad vēl nav ienīdis pats savu miesu, bet katrs to kopi un glabā tāpat kā Kristus draudzi, jo mēs esam viņa miesas locekļi. Rūpējies, kopi savu sievu. Tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai un abi kļūs par vienu miesu. Amen. Amen. Tātad, Dieva vārds saka, ka jūs atstāsiet savu tēvu un māti. Māsu arī. Māsu arī, jā, visu savu ģimeni. Visus atstās. Un tu pieķersies savai sievai, un tu pieķersies savam vīram. Un jūs abi kļūsiet viena miesa. Ja? Tu esi ģimenes galva, tu rūpējies par savu sievu, tu esi palīgs savam vīram. Ja? Atbalst, cieni, lai jūs vidū ir mīlestība, saticība. Ja? Kopā lūdzat, kopā meklēt Dievu vaigu. Un Dievs dod gudrību visās lietās. Ja? Ja tev trūks gudrības, ej pie tā kunga, ja? Ej pie Jēzus un saka, kungs, ko man darīt, kā man darīt. Bet šobrīd mēs gribam, jums būs jādod solījums vienam otram, un tas notiks Dievu priekšā, tas notiks draudzes priekšā, ja? Un jūs to apliecināsiet ar savu muti, tas nāk no sirds, ja? Un Dievu priekšā Dievs viss redz, un Dievs dod savu svētību jūsu laulībai. Amen? Amen. Jā, sveika, draudze. Mīļā Santa, esmu izvēlējis tevi mīlēt mūžīgi. Tu esi mana labākā draudzene, mana vienīgā mīļotā un mana līdzgājēja Kristū. Vienalga, kas nāks mums kopīgajā ceļā, gan labajos dzīves brīžos, gan grūtībās, es rūpēšos par tevi. Es cienīšu tevi. Es lūkšu par tevi un meklēšu Dieva padomu pieņemot jebkuru lēmumu. Es augšu kopā ar tevi, kalpošu kopā ar tevi un būšu tev blakus. Es apzinos, ka tu man esi nenovērtējami dārga, Dieva dāvana. Šodien Dieva un liecinieku priekšā es apsolu tev mīlēt un būt uzticīgs, kamēr vien abi dzīvosim. Amen. Pagriežties viens pret otru, jūs stāvat sānis. Skatieties vismaz acīs. Mīļais Mārtiņ, esmu izvēlējusies tevi mīlēt mūžīgi. Tu esi mans labākais draugs, mans vienīgais mīļotais un mans līdzgājējs Kristū. Vienalga, kas nāks mums kopīgajā ceļā, gan labajos dzīves brīžos, gan grūtībās, es rūpēšos par tevi, es cienīšu tevi, es lūkšu par tevi un meklēšu Dievu padomu, pieņemot jebkuru lēmumu. Es augšu kopā ar tevi, kalpošu kopā ar tevi un būšu tev blakus. Es apzinos, ka tu man esi nenovērtējami dārga Dievu dāvana.
Šodien Dieva un liecinieku priekšā es apsolu tev mīlēt un būt tev uzticīgi, kamēr vien abi dzīvosim. Amen. Amen. Tātad mēs esam dzirdējuši solījumu, ko viņi devuši viens otram. Tas ir izskanējis arī Dievu priekšā. Jūs, draudz, esat to dzirdējuši. Un tad mēs varam šito nolikt nost. Šitās lapiņas. Jūs varat sadoties rokās. Un mēs kā Dievu iecelt kalpi, kuriem uzticēt šis uzdevums un šis aicinājums, mēs apliecinām, ka jūsu laulība Dievu priekšā viņa ir svētīta. Un Dieva vārds saka, ko mēs lasījām, ko Dievs ir savienojis, cilvēkam nebūs šķirt. Amen. Tātad jūs esat Dievu priekšā, jūs esat savienoti. Dieva tā kunga roka ir par jums, par jūsu attiecībām, par jūsu laulību. Ja? Dievs sargā un sargās, Dievs rūpēsies, Dievs nodrošinās, vadīs. Jums ir draudz, jums ir karīga ģimene. Ja? Ja jums ir kaut kas nepieciešams, jūs jebkurā laikā varat nākt un jautāt, prasīt padoms, ja? Un arī draudze šo jauno ģimeni atbalstam, mīlam, cienam, rūpējamies, lūdzam. Ja? Mēs esam ģimene. Amen. Amen. Un tad mēs šajā brīdī mēs gribam jūs svētīt, svaidīt ar eļu. Ja? Tēvs, paldies Tev, kungs, par šo jauno ģimeni, Dievs. Tu esi redzējis visu, kungs, Tu esi dzirdējis visu, kungs. Un paldies Tev, Dievs, ka Tava roka ir par šo ģimeni. Paldies Tev, kungs, ka Tu esi svētījis viņu laulību, Dievs, ka Tu esi viņas sargas, Dievs, ka Tu esi tas, kurš uzceļ šo nāmu, šo ģimeni, Dievs. Paldies Tev, kungs. Un es tāpēc, Tēvs, gribu arī viņas svētīt ar šo Āronu svētību lūkšanu. Es aicinu draudz, ka mēs izstiepjam rokas par šo ģimeni, un mēs viņu svētīsim ar Āronu svētīgu lūkšanu. Tas, kungs, lai Tev svētī un lai Tev pasargā. Tas, kungs, lai apgaismo savu vaigu par Tevi un lai ir Tev žēlīgs. Tas, kungs, lai paceļ savu vaigu uz Tevi un lai dod Tev mieru Jēzus Kristus vārdā. Amen. Esiet svētīti. Amen. Jā, mēs baudīsim arī vakarēdienu. Ja?
tavos priekos, viņš ar tevi, viņš ar tevi. Viņš ar tevi, agrā rītā gulētējot, kad tu nāc un kad tu aizej, tavas bādās, tavos priekos, viņš ar tevi, viņš ar tevi. Piecelsimies un lūksim, kā mūsu Tēvs mūs ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds. Lai nāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Amen. Amen. Mocītāji Garti, tālāk. Es domāju, ka te jau iet uz labo pusi, jau vēl labāko pusi. Tā kā slavu Dievam par visu. Amen. Tas ir labi, ka mēs varam būt kopā kā ģimene un ka mēs varam būt liecinieki šim brīnišķīgam notikumam. Un mēs esam svētījuši, mēs esam baudījuši vakarēdienu, bet tagad es aicinu, ka mums būs tāda sveicamā daļa. Un es aicinu Kristīnu, tev ir ko teikt. Jā. Es aicinu Kristīnu, un pēc tam ik viens var nākt un apsveikt jauno ģimeni, ja, pateikt ar labu vārdu. Un pēc tam mēs baudīsim, pēc tam būs fotografēšanās, un tad mums būs sadraudzība. Jā. Prieks, tiešām Dievs arī priecājās kopā ar jums, par jūsu savienību, par jūsu nodošanos viens otram. Un mēs kā draudze vēlamies jūs sveikt ar ziediem, ar kādu dāvaniņu, ar kādu novēlējumu no katra, no daudziem no mums, speciālā tādā
viesu, nebet draudz viesu grāmatā, ja? un arī kāda dāvaniņa mums ir jūsu kopīgam ceļojumam, grāmata, kā mīlēt savu vīru, kā mīlēt savu sievu, un kā viens otram būt par atbalstu, stiprinājumu, par visu. Jo šī dzīve, šīs zemes, mums nes nevienu pārsteigumu un grūtības kopā uzvarēt vienmēr ir vieglāk, pareizi. Es zinu, ka jūs jau kādu laiku esat kopā, jau kādu laiku esat viens otru jau iepazinuši, bet es ticu, ka ir daudz kas vēl, ka jums jāizzina vienam otrā, jo mēs mainamies, mēs pieaugam, un mūsu attiecības arī mainās attiecīgi. Jā, es saku, un tas, ko Dievs sagatavojas jums, ir kaut kas īpašs. Katra diena ir pateicība Dievam, un ko vēl mēs varam pateikt? Nolasīšu jums dzejoli, ko esmu uzrakstījis. Paldies Dievam! Dzejoļa nosaukumu divas sirdis. Kad divas sirdis Dievā savienojas un solis droši ticībā tiek spērts, tad ticība kā ankurs piezemējas un gaismā likts tiek katrs dzīves spektrs. Jā, pārbaudījumi būs dzīvē doti, vien mīlestībā tie tiks uzvarēti. Ja piestās kārdinātāji aiz loga, vien Dieva spēkā jūs tos pārvarēsiet. Ak, veltiet sirdis Dievam, viņš jūs vadīs, un tumsā patiesību atradīsiet. Lai gudrība un spēks jūs pavadītu, gara lūgšanas lūgt nepārstājiet. Turiet sirdīs vienmēr skaidru gaismu, uzticību ciešā godā. Jo līdz galam kopā ejot raiti, Dieva žēlastība pasargās no soda. Lai ceļš, ko ejat, vienmēr būtu gaišs, lai solis mērķiecīgs un taisns, lai ticība uz Dievu vieno jūs un sirdis gūst dzīves piepildījumu. Apsveic jūs! Visa draudze saka Aleluja! Droši mēs varam nākt un apsveikt jauno ģimeni. Debesis ir tuvu klāt.
tuvu klāt, kad sirds mūris sabrukt sāk. Debesis ir tuvu klāt, kad postā vietas tiek uzceltas un dziļas sāpes randētās. Tūkstnesī, kad lietināk, debesis ir tuvu klāt. Amen. Viņš bija ziņotājs. Es tev pasaukšu. Viņš bija ziņotājs. Gatav esi? Divi tā, 3, 2, 1. Viņam nevar kaut kur nolikšu. Jūsu kāzu dienā, Lēvalda ģimenē. Jā. Kur viņai jāsēdē? Kur tas šķīls, kurš Jums tur. Bet, jā. Nu, kas tālāk? Nu, sēžamies tur Jaunlaulātē. Tur Jaunlaulātē, Ja grib pats nobildēties pirms tam, tad var vekurat Jaunlaulātī nobildēties. Vai nu gribas ļoti pārēst, varam pārēst un tad var pārēst un tad sabildēties. Droši, jums pirmiem jāizsēž. Pirmiem jāizsēž. Šeit kaut kas. Mums vajadzēja Jā. Armāns jau pirmās. No tā arī varēs saņemt kaut ko. Labi, un pārējie varam iet mājās. Varbūt jums jāsēžās, kur sirsniņā. Šeit. Nē, viņiem Nē? tā sirsniņa viss jau tāpat pārredzams, ja? Tā droši pārējie. Vēl nevajag vienu albu. Vēl vienu mazu mirklīt mēs aizlūksim. Debes Tēvs, mēs to pateicamies par visām dāvanām, ko Tu esi mums devis. Paldies, Dievs, ka mums ir ēdiens, ka mums ir prieks, ka mums ir līgsmība. Un mēs ticam, ka mums nekad ēdiens netrūks. Jā, Jēzus vārdā, amen. Amen. Sēžaties. Ja nepietiks vietas, mēs vēl galvu pielīsim. Tur ir filmēt? Nē. Ko filmēt? Pastāv. Nāciet šitajā galā, te ir brīvs galds.
Šeit nāc. Nāciet šitā. Ko? Nāciet šeit, divas vietas ir. Vēl galvu. Neliec iekšā sirdī. Cīnamies. Tas nav aiziet futbolē pasauļoties. Tikai sauļoties. Atkal tā kungi jāreko. Jums Latvijā bija viduskulka? Mums bija mājas. Bet mājas viduskulka vai mājas? Mājas auga. Tas būs jau pasaules. Pie kūkas. Nē. Man arī tas vienaldēs. Man ir tāds normāli lēmums. Gaidiet, tas kā bija gaidiet. Jā, jau pateikt, paldies par video, ko jūs taisījāt. Apsveikumu. Gribēju pirmīt pateikt visiem. Uztraukums dara savs un aizmirsti. Jā, diemžēl. Es atbraucu pēc Marokas uz Galvenais, lai viss paliek. Novāju veselu visu, uzkāpos un visu tādu sēdu. Kaut gan es tur vēl norādījās dažkārt sēdu. Nē, es redzēju, man nav Ievā, mēs aizsolo vakumu. Neviens neko nerādīja. Jo man liekas vārds, man atliek vārds. Bet es varētu bet tad dzirdēt vakums uz labākais. Protams, ir iespēja ko sagriezt. Nē, ko tu mājās dari, vēl svērt uz iekšu 50 sekundes. Izpūt gaisu, ievelc. Tā vārds ņemšana. Ko tagad jums ir iespēja griezt pirmo gabalu no kūkas, jā? Rokas! Ar Mārtiņu kopā griežat, Mārtiņš noliek Sanderu šķīru un Sandra kaut griež no. Tad atnes mācītājiem. Nākamo gabalā. Sāk griezt. Aplīti varbūt vidu, aplīti, jā. Vienkārši gabalu. Jā, jūs gribat tā griezt. Mārtiņš tad nav griezis. Nē, nu jau bija jābūt ieprakticētāji roču. 3 stāvos bija griezta kūka. Divs, 3 stāvs. Jā? Tad jau praks ir rokās. Praktisks gabalos. Kā Sandra cenšas palīdzēt Tas laikās sīkums. Es jau ar tas salvets. Jums ir katram nekur savas nezīmes griešanas. Tas ir pirmais rokas kaut kādai gaļai. Tagad Sandra griež priekš Mārtiņa, ja, ar otru nazi. Mēs ejam kādreiz uz veikumu, te ir atver, tad nopērk. Diezgan kāds, Tā, lai visiem ir.
Visi vajag daudz iekals nopierat, ja? Tagad jūs būs iepraktizējušies, un tad jums visiem uz kūki jāsaka. Katru svētdienu. Jūs mācaties kalpot. Otram kalpot un pārbaro. Apmainamies, jā? Lūdzu. Paldies. Tev ir viens otru pabaro. Šeit parādās pāra atšķirības, jā, īpašās. Vīrieši dzīvo pārstāv vielu pamatīgu, sirds, savu mīlestību, ne? Sieva, kā ir smalka, tāda īpaši savādāk, vai ne? Kā tas ir arī ikdienas dzīvē. Ļoti skaisti, mēs arī apsveicam jūs. Paldies jums par pārsteigumu. Mārtiņ, kā tu jūties vīru lomā? Ļoti labi, svētīgi. Paldies. Jā, esi laimīgs? Jā, protams, tas ir galvenais. Mīlestība. Kā Santa jūtās? Santa, kā tu jūties sievas lomā? Ļoti labi. Jā? Jā. Jauna dzīve priekšā. Jā. Savādāk. Jā. Es laimīgi, ja? Protams. Slavu Dievu. Kā mācītājs jūtās? Es priecīgs esmu. Ja? Jā, tāds labs dievkalpojums, prieks, ka beidzot viņi ir apprecējušies, tas ir pats galvenais. Un kad Dievs uzklausīja mūsu lūgšanas, un arī, ka mēs viņus iedrošinājām, un šodien viņi tik svētīti Dievu priekšā, tā kā ir labi. Tāds ģimenes sajūta ir, ka mēs esam kopā, visu labs darbs ir padarīts. Slavu Dievu. Paldies.